Monohibridiskā krustošana. Uzdevuma risināšana situācijā, kad viens gēns pilnībā dominē pār otru gēnu. Uzdevums. Zirņi var būt vai nu dzelteni, vai nu zaļi. Dominantā alēle nosaka to, ka zirņu sēklu krāsa ir dzeltena. Dominanto alēli apzīmē ar lielo burtu A. Savukārt recesīvā alēle nosaka to, ka sēklu krāsa ir zaļa, un to apzīmē ar tādu pašu burtu kā dzeltenās krāsas gēna dominanto, tikai ar mazo burtu. Bet katru pazīmi nosaka gēnu pāris. Tāpēc dzeltenās krāsas zirņiem var būt gēnu pāris vai nu abi divi dominantie gēni, vai nu viens dominantais gēns un otrs recesīvais gēns. Zaļajiem zirņiem abi divi gēni pārī ir recesīvi. Ja abi divi gēni pārī ir vienādi, tad tā tiks saukta par homozigotu. Homozigota ir vai nu abi divi dominantie gēni, vai nu abi divi recesīvie gēni. Savukārt, ja gēni ir atšķirīgi, tad tā tiek saukta par heterozigotu. Un heterozigota ir šis te gēnu pāris, kur ir viens gēns dominantais un otrs gēns recesīvais. Lai sāktu risināt uzdevumu, mums jānoskaidro, ko mums tur vajag zināt. Mums tiek pateikts, ka tiek krustots homozigotisks dzeltenis zirnis ar zaļu zirni. Un mums ir jānosaka pirmās un otrās paaudzes genotipu un fenotipu. Genotips ir gēnu komplekts, fenotips ir zirņu izskats. No uzdevuma mēs varam pateikt, ka vecāki, kurus apzīmē ar lielo burtu P, ir divi. Vīrišķā dzimuma apzīmējums ir aplītis ar bultiņu pa labi, un apzīmējums nāk no mitoloģijas, apzīmē Marsa, vairogu un zobenu. Un mēs pieņemam, ka tas ir tas pirmais augs, kurš ir homozigotisks dzeltens, tātad sēklu krāsa ir dzeltena, un tā kā tas ir homozigotisks, tad tam ir abi divi dominantie gēni. Tas tiek krustots. Krustošanu apzīmē ar reizināšanas zīmīti, ar sievišķo augu, kuram apzīmējums ir aplītis ar krustiņu lejā. No mitoloģijas tas ir Venēras spogulis. Sievišķā dzimuma sēklas ir zaļas. Zaļā krāsā zirnis var būt tikai tad, ja tam ir abi divi recesīvie gēni. Tātad mēs esam noskaidrojuši, kāds ir vecāku fenotips, tas ir ārējais izskats, krāsa, un kāds ir to genotips. Tātad ir divas homozigotas, dzeltenajam zirnim ir abi divi dominantie gēni, zaļajam zirnim abi divi recesīvie gēni. Risinot uzdevumu tālāk, tātad esmu atstājuši šeit tikai pierakstu, vecāki, vīrišķais augs, dzeltens, tiek krustots ar sievišķo augu, kurš ir zaļš. Vairošanās procesā visiem organismiem, kuri vairojas ar dzimumu vairošanos, veidojas dzimumu šūnas. Uz dzimumu šūnām vienmēr aiziet pusi no chromosomu komplekta. Tātad šajā gadījumā uz dzimumu šūnām aizies viens no gēns no gēnu pāra. Bet tā kā abi divi gēni ir vienādi, tad nav citu variantu, kā tas, ka uz spermatozīdiem, kurus apzīmē ar aplīti un astīti, nonāk dominantais gēns. Savukārt uz ošunu, kuru mēs apzīmējam vienkārši ar aplīti, nonāk recesīvais gēns. Kas notiek tālāk? Tālāk mums jānoskaidro, kā izskatīsies šo te divu vecāku pēcnācēju pirmā paudze. Pirmo paudzi apzīmē ar burtu F un simbolu 1. Burts F nozīmē pēcnācējus, simbols 1 nozīmē pirmā paudze. Tāpat var būt F2, F3, F4 un tā tālāk. Un pirmā paaudzes pēcnācēji saņem no
viena vecāka dominanto gēnu, un no otra vecāka tie saņem recesīvo gēnu. Kādā krāsā būs ziļņi? Ziļņi pilnīgi noteikti būs dzelteni, jo viņi ir saņēmuši dominanto dzeltenās krāsas noteicošo gēnu. Un mēs esam pateikuši, ka pirmajā paaudzē visi ziļņi ir heterozigotiski un dzelteni. Tas arī ir Mendeļa pirmais likums, pirmās paaudzes vienveidības likums. Lai mēs noteiktu otrās paaudzes genotipu un fenotipu, mēs savā starpā krustojam divus ziļņus no pirmās paaudzes, tātad divus heterozigotiskus ziļņus. Tātad mums ir vecāki, vīrišķais organisms ir dzeltens heterozigotisks, kas tiek krustots ar sievišķu organismu, kurš arī ir dzeltens heterozigotisks. Tātad tie abi divi ir pirmās paaudzes ziļņi, kas tagad tiek krustoti savā starpā. Arī šiem ziļņiem otro paudzi veidojot, mums tāpat jānosaka, kāda veida gametas, jeb dzimumšūnas veidosies. Tā kā šoreiz ir divu veidu gēni, tad veidosies divu veidu dzimumšūnas, gan divu veidu vīrišķās dzimumšūnas, gan arī divu veidu sievišķās dzimumšūnas. Vīrišķajās dzimumšūnās var nonākt vai nu dominantais gēns, kurš nosaka dzeltenu sēklu krāsu, vai nu recesīvais gēns, kurš nosaka zaļu sēklu krāsu. Un tāpat ir arī ar sievišķu augu. Olšūnās var nonākt vai nu dominantais gēns, vai nu recesīvais gēns. Tālāk mūsu uzdevums noteikt, kāda ir otrā paudze, ko apzīmē ar F2. Otrajā paudzē ir iespējama jebkura kombinācija no šīm dzimumšūnām. Var zīmēt penetrežģi, bet šādos te vienkāršos uzdevumos iespējams arī vienkārši izspriest, kādas ir iespējamās gēnu kombinācijas. Tātad, var dominantais gēns no vīrišķā dzimuma satikties ar dominanto no sievišķā dzimuma. Var dominantais gēns no vīrišķā dzimuma satikties ar recesīvo gēnu no sievišķā dzimuma. Var būt recesīvais gēns no vīrišķā dzimuma, kurš saplūst ar dominanto gēnu no sievišķā dzimuma. Pievērsiet uzmanību, dominanto gēnu vienmēr raksta pa priekšu. Un var būt tā, ka recesīvais gēns no vīrišķā dzimuma satiekās ar recesīvo gēnu no sievišķā dzimuma. Kādā krāsā būs šie ziļņi? Visi tie ziļņi, kuriem ir vismaz viens dominantais gēns, ir dzeltenā krāsā. Tātad šajā gadījumā ziļnis būs dzeltens, šajā gadījumā ziļnis būs dzeltens, arī šeit ziļnis būs dzeltens, bet 4. gadījumā ziļnis var būt zaļš un tikai zaļš, jo tam nav dominantā gēna, tikai recesīvie gēni. Un, ja mēs tagad vēlētos pateikt likumsakarības, kāds veidojās genotips un kāds veidojas fenotips, tad mēs varētu pateikt, ka genotipa skaldīšanās notiek attiecībās 1:2 pret 1. Tātad ir viens tāds variants, kad ir abi divi dominantie gēni, divas heterozigotas un viens variants, kad ir abi recesīvie gēni. Savukārt attiecībā uz krāsu notiek pazīme skaldīšanās 3:1. Tā 3 dzelteni pret 1 zaļu. Protams, ka mēs šādu likumsakarību novērosim tikai tad, ja mēs analizēsim ļoti daudzu ziļņu izskatu. Jo, ja tiešām paņemsim tikai 4 ziļņus, mēs netīšām varam paņemt arī tikai dzeltenus vai tikai zaļus. Šis ir Mendeļa otrās paaudzes skaldīšanās likums, kad genotips skaldās attiecībā 1:2 pret 1, savukārt fenotips, ja ārējais izskats, skaldās attiecībā 3:1. Tas bija uzdevums par monohibridisko krustošanu, ja mēs vērtējam pilnīgās dominēšanas iedzimšanu.